Nu, kāpēc Latvijai tāda situācija, ka tik daudz saņem mazas algas, mazas pensijas un ir ārkārtīga nevienlīdzība? Un tagad nāk klajā dati, kad ir tādi ārsti Latvijā, kas saņem pat 40 000 mēnesī un daļu no valsts, un tādi ārsti, kas saņem 20 000 eiro mēnesī un no valsts tikai, kamēr medmāsām, medicīnas māsiņām trūkst līdzekļi, ko samaksā, kamēr cilvēkiem trūkst naudas, lai vispār aiziet pie ārstiem, ja? kamēr daudziem, ļoti daudziem kvotas ir neaizsniedzams. Ja? Tikmēr kaut kā daža elites grupa, daži silēji pietuvinātie, vai kā varētu teikt, saņem milzīgu naudu. Lūk, šī ir ļoti liela netaisnība. Viens ir tas, kā palielināt pensijas, lai būtu valsts ekonomiski spēcīgi attīstīta, ja, ko šis vienotības kartels nekad nav varējis izdarīt, ja, kuri totāli ekonomiski impotenti. Un pirms gada es ierakstīju Raimonda Nipera video, kur Raimonds tā arī pateica, jā, viens no aspektiem, kā palielināt pensijas un kā palielināt algas normāli, tiem, kas tiešām strādā, ir tas, ka vajag radikāli samazināt birokrātisko aparātu. Kā tas ir radikāli samazināt? Tas ir tā, ka bez žēlstības tiešām samazināt darba vietas, tās darba vietas tiem, kuri vienkārši nestrādā, kuri imitē darbu, kuri tēlo, ka viņi strādā. Un patiesībā valstī no tā nāk tikai sliktums, pa sliktu viss. Un tur ir tā lieta, ka, piemēram, tādas valdes valsts uzņēmums saņem nenormālas naudas valdes locekļi. Tur arī ir summas 10 000 mēnesī. Un tad patiesībā šis viss, arī šīs te publicētās dažu ārstu algas no valsts, patiesībā dara tādu liels šaubas rada, piemēram, par arotbiedrības visiem tiem, priekšlikumiem, ko viņi saka, vajag palielināt algas, cilvēki apskatās un saka, bet pagaidiet, bet tās algas taču ir milzīgas. Bet es gribu uzsvērt, ka tā ir sīka grupiņa, kurām tās algas ir milzīgas. Un šī milzīgā netaisnība Latvijā, ko ir ieviesis, tas uzmēs jaunvienotības kartels, un kas gadiem te strādā un paliek arvien dziļāk šī te plaisa starp tautu lielāko daļu un kaut kādu saujiņu, kas noēd budžeta līdzekļus. Un visu laiku tikai aizņems, un arvien lielākus parādus uzkrāj tautai. Arvien lielāks procentu maksājums. Kāpēc? Lai saņemtu milzīgas algas. Vai tas ir adekvāti? Tās algas ir lielākas nekā Rietuma Eiropā. Tam dažiem sauņai pietuvināto. Ja? Un tā ir visās jomās, un arī iepirkumos. Lūk, tas ir ļoti, ļoti nepareizi. Ir jāizmaina valsts pārvalde. Visa valsts pārvalde, kas šobrīd ir jaunās vienotības ķetnās. Un es ļoti ceru, ka tas drīzumā notiks. Kā jūs daudz domājat par šo visu? Kāds ir jūsu domas? Droši rakstiet komentāros. Mans vārds ir Mārcis Ruks, mēs vienmēr par būtisko.